Tāda. Atkal mums ir foršs jaunums klāt. Jauna kamera no medību apģērba.lv. Skatīsimies, kas mums te ir. Tāda. Lietošanas instrukcija. Meidasa S950P. Instrukcija. Diezgan smalki viss aprakstīts. Ļoti palielam tāpat ir Garde Pro kamera, tikai daudz samazinātām funkcijām. Lietošanas instrukcijā uzlādējumam akumulotoram. Tālāk pati kamera. Tāpēc ļoti līdzīga Garde Pro. Iekšā tas akumulotoriņš. Tātad iespēja pieslēgt vai nu saules paneli vai 12 voltu akumulatoru. Viss ir diezgan stingri un droši. Jāatrod tikai piemērots ats. Arī šai kamerai ir iebūvēta atmiņa, līdz ar to SD karti nevajadzēs, vajag tikai SIM karti. To mēs arī tūlīt tās ieliksim. Tātad mēs izmantojam te. Sanāk aptuveni 2,99 mēnesī maksāt. Iekšā savu simtkartīti. Noņemsim visas aizsardziņas. Simtkarti ievietojām. Skatāmies, kas mums vēl te ir. Te ir diezgan laba stropīte kameras stiprināšanai. Type-C vadiņš un antena. Tas arī viss. Viņš malk antenu. Un skrūvēsim klāt. Tā kā kamera darbojas ar aplikāciju, tad mums ir jāatrod, kas tā par aplikāciju. Tātad Meidasa Mobile app, App Store vai Google Play. To mēs tūlīt arī izdarīsim. Meidasa. Skaisti. Tā, kur viņa būs? Vaļā. Atļaujam sūtīt paziņojums. Aplikācija 1 pret Garde Pro izskatās. Tātad izvēlamies tādu. Mums ir create account. Rakstam savu e-pastu. Izvēlamies reģionu un meklējam Latvijā. Accept, next.
Tālāk mums uz e-pastu jābūt atnākušam. Jā. Mums ir kodiņš atnācis uz e-pastu. Spiežam next. Izvietam paroli. Spiežam next. Un next. Ievadam paroli. Next. Tālāk mums ir kamera. Ieslēdzam mūsu kameru zonu. Izvēlamies cilvēku kamera. Tātad mums ir S950 PMB, S950 sērija. Tā. Kamerā nospiežam menu, Activate code, parādīsies mums QR kods. To noskanējam. Un, jā. Un ir mums saslēdzies kamerā, apstiprinam OK. Jā, viss ir skaisti saslēdzies, mēs esam piekļuvuši kamerai. Tā. Tā, ierakstam kameras vārdu, Latvijas dabas video, saīsināti. Tad šeit mēs izvēlamies kvalitāti, foto. Ok, šeit mēs paņemam. Timelapse mums nevajag, mēs ņemam tīri motion detection. Tālāk. Mēs liksim uz abiem. Lai nāk gan video, gan foto. Foto mēs vēlamies 48 megapikseli. Video kvalitāte augstākā. Video garums 30 sekundes dienā un video garums 30 sekundes naktī. Skaņa ir. Video formāts vai ir MP4. Sound sensorus ieslēgsim. Vai strādā katrā laikā. Loop recordingu nevajag, jo es gribu, lai visu var pēc tam pārlikt uz datoru. Tā, tas ir kā parāda mēnesis, diena, gads. Man labāk patīk diena, mēnesis, gads. Laika formāts 24 stundas. Un te mums vajag mūsu laika DMT plus 2, ja nemaldos, mums bija. Tā. Tā, viss ir kā. Jā, viss ir pareizi. Viss ir kārtībā. Varam vest uz mežu.
un tad pārbaudīt darbībā, kā strādās.